Paldies Dievam. Tātad zīmogi tiek noņemti. Un tātad pirmais zīmogs, kad tika noņemts, mēs atceramies uz balta zirga. Ja? Un mēs zinām, kas tas ir. Tas nav Jēzus Kristus, mūsu kungs. Tas ir antikrists. Tieši tā, tas ir antikrists. Ja? Un tagad mēs nonākam pie otrā zīmoga. Ja? Un tātad es lasīšu no atklāts grāmatas 6. nodaļas, 3. 4. pantiņu. Ja? Tātad, kad viņš atdarīja otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni sakam, nāc, tāpat kā pirmā teica, nāc. Ja? Izgāja cits zirgs, ugunssārts, un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemē mieru, lai cilvēki nokautu cits citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Ja? Liels zobens. Tātad mēs redzam, ka kāds atkal sārd zirgs, protams, tas atgādina varbūt kaut kāds asinis, kaut kas tāds, ja? Un tātad viņam atņemt zemē mieru. Un tas nozīmē, ja zemē nav miers, tas nozīmē, ka noteikti ir karš. Ja? Un tālāk viņš saka, cilvēki, lai nokautu cits citu. Ja? Un mēs arī teicām, ka vienmēr mēs ņemsim paralēlu vietu ar Mateja 24. nodaļu, kur mācekļi prasīja, lai Jēzus saka, kāds tad būs šis pasaules gals vai tavas atnākšanas zīmes, ja? Un viņš arī tur visu to paskaidro. Un arī tur mēs redzam Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā 6. pantā. Un te Jēzus saka viņiem, bet jūs dzirdēsiet karus un kara daudzināšanu. Vienkārši, ja jūs lasīsiet pēc tam mājās visu to 24. nodaļu, ja, tad secībā jūs arī redzēsiet, ka visi tie zīmogi arī tur tiek minēti. Ja. Viņš nesauc viņus kā zīmogus, bet kā zīmes. Ja. Tad, bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstaties, jo tam jānotiek. Bet tas vēl nav gals. Ja. Tātad kari, nepārtrauktie kari, tas vēl nav beigas. Tas ir tikai sākums tam briesmīgiem laikiem. Tie vēl nav tie laiki briesmīgie. Un vēlāk mēs redzēsim, kas tad tālāk būs. Tātad pēdējo laiku otrā zīme, pirmā kāda bija, antikrists sāks atklāti parādīties. Ja? Otrā zīme ir karš. Ir karš. Un šeit mēs nerunājam par kaut kādu lokālu karu, kaut kādu karu kaut kādā vienā valstī, vai tur sala pret salu, ja, tur cīnās. Ja. Mēs nerunājam par to, mēs runājam par tādu globālu karu. Un jūs noteikti no vēstures ziniet, kad līdz šim laikam bija 2 saucamie pasaules kari. 2 pasaules. Viens bija no 14. gada līdz 18. gadam, 1900. Ja. Un arī diezgan daudzas valstis tur bija. Atceriet, Antante un tā tālāk, jā, pret Krieviju tur cīnījās un pret Vāciju arī cīnījās, jā, tur daudzas lietas bija. Jā. Un ļoti interesanti, es nezinu, vai tie ir pareizi skaitļi vai ne, bet tajā karā oficiāli tika reģistrēti 18 miljoni bojā gājuši. Protams, vienmēr ir noteikti reiz vai 2 vai reiz 3 vajag, jā. Tad nekad konkrēto skaitli neliek, vienmēr noslēp kaut kādus skaitļus, jā, bet tik un tā tas ir diezgan, jā. Un, protams, mēs zinām, kad otrs pasaules karš, mums vienmēr mācīja skolā, kad sākās 41. gadā, jā, muļķības tās viss ir. Jau 30. Tieši tā 39. gadā ir sācies tas karš, jā. Redziet, kāpēc mums nemācīja? Tāpēc, kad Krievi ar vāciešiem uz vienu roku bija. Viņi jau negribēja to stāstīt. Jā. Tikai tad, kad paši vācieši nesadalīja ar Krieviem Eiropu, Eiropa bija domāta sadalīts ar Vāciju un Krieviju. Labi, tā nav vēstures stunda, jā. Un tad tikai viņi saka, jā, viņi mums uzbruka, jā, un 41. gadā, jā. Faktiski 39. gadā sākās līdz 45. gadam gāja, jā. Un tas saucās otrs pasaules karš. Un tur oficiāli dati bija, jā, 70 miljoni. Redziet, ja pirmajā bija 18 miljoni, tad otrajā jau 70 miljoni. Un tas ir tikai to, ko viņi uzrādīja.
Mēs nezinām, cik patiesībā būs. Ja? Un mēs tātad stāvam nākošā kara, globālā kara priekšā, un visi viņu dēvē par 3. pasaules karu. Ja? Un mēs arī redzēsim, ka arī Bībele min, cik tur ies bojā cilvēku. Un tur ir skaitlis vairākās pakāpes, vairāk nekā tajā, ja? Tajā bija. Ja? Tad redziet, tās visas zīmes. Šodien mēs redzam, ka tās lietas visas tā kā sākās. Jo es nezinu, vai jūs kādreiz esat redzējuši, vismaz sekojuši līdz kaut kur video, ja, kā notiek izvirdums. Uzreiz jau nenotiek. Ja. No sākuma tur vai zemestrīce, vai kaut kādi dūmi, vai kaut kāds sērs, ja, vai kaut kas, ja, un pēc tam vienā brīdī iet gaisā. Ja. Un tas pats arī te sākumā būs parādības viss šīs te, par ko iet runa. Un to mēs reāli šodien visu redzam, ja? Bet tas vēl nav gals. Bet tas ir sākums visam. Tas visam ir sākums. Amen. Un tātad otrs zīmoks, briesmīgs šis jātnieks, varbūt te viņš tik briesmīgs neizskatās, ja? Bet tas ir karš. Tas ir karš. Tas ir karš. Un labi, mēs ņemsim nākošo, 3. zīmogu. Mēs ņemsim 3. zīmogu nost. Un mēs lasām atklāsmes grāmatā tātad 5. un 6. pantu mēs izlasīsim. 5. un 6. pantu. Kad viņš atdarīja 3. zīmogu, es redzēju 3. dzīvo būtni, sakam, nāc, un redzēju un raugi melns zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Es dzirdēju, kā balss 4 dzīvo būtņu vidū sakam, mērs kviešu par denāriju un 3 mēri miežu par denāriju. Eļu un vīnu tu nesamaitā. Es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Jā, es to paskaidrošu. Tātad, mēs redzam, 3. zīmogs tiek noņemts un tiek atbrīvots kāds pelēks zirgs un uz viņa sēž kāds izkāmējs, ja? Un ar svariem rokā. Ja? Paskatīsimies, ko tā Jēzus par to māca Mateja 24. nodaļā. Un Mateja 24. nodaļā 7. pantā. Jo ziniet, ka Jēzus arī vienmēr jau pirms tam bija par to visu runājis. Ja? Un tātad, jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās. Tātad pēdējo laiku zīme, 3. pēdējo laiku zīme ir bats. Un tas ir bats. Tā nav nāve, bet tas ir bats. Bet, protams, viss šīs lietas aiz sevis mēs redzēsim nākošo, kāds būs zirgs. Ja? Tātad bats. Un, ziniet, jau daudzās valstīs jau tagad ir bats. Un to, ko cenšas Krievi panākt, ja? Es ne pret tautību kā pret Krieviem, pret sistēmu to, ja? Ja, lai saprot, ja, jo mani draugi, Krievu cilvēki draugi, bet pret sistēmu. Arī viņi cenšas, ko ar Ukrainu, ja redzēt, ka viņi bloķē Odesu, bloķē tos, tāpēc, ka ļoti, es nezinu, kaut kā 20% no vispasaules graudiem Ukraina deva pasaulē, un viņi to grib nobloķēt visu, tāpēc, ka grib izaicināt, izprovocēt badu atkal. Ja? Un, protams, mēs zinām, tas ir vēlna darbs, vēlna nodoms. Ja? Un tad šis te jātnieks, tas būs bats. Ja? Tas būs bats. Un Jēzus arī par to arī brīdināja un mācīja. Ja? Tātad, ko nozīmē šie te denāriji un mēri? Vienkārši, lai mēs saprotam. Ja? Labāk, lai mums saprast, par denāriju es saukšu 1 eiro. Labi? Lai vienkārši saprast. Tas nenozīmē, ka tieši tāda pat. Ja? Un par mēru, lai ir 1 kilograms. Ja? Lai ir 1 kilograms. Ja? Tātad tajā laikā, par ko iet runa. Ja? Jo, protams, kad Dievs deva Jānim, tā laika saprašanu viņam, ja, par to, kas tur bija. Ja. Tātad par denāriju, par 1 denāriju. Ja, par 1 denāriju. Un tā 1 denārijs bija apmēram 1 dienas alga. Tātad, rēķināsim, ja, ka dienā tu nopelni eiro. Protams, tu nopelni vairāk, bet kā piemēru, ja, tu nopelni eiro. Un par to 1 eiro, par 1 to dienas algu, tu varēji nopirkt 12 kilogramus miltu. Tu varēji nopirkt 12 kg miltu. Tajā laikā bija lielas ģimenes,
jā, tur vismaz 5-6 bērni bija, jā, un vīrietis, kas nostrādāja to dienu, viņš, var teikt, mājās atnesa 12 kg miltus, un ar tiem 12 kg miltu viņš varēja uzturēt savu ģimeni. Jā, viņš varēja uzturēt ģimeni. Labi, tu tik daudz maizes neapēd, bet tu pārdo maizi, nopērc gaļu vai vēl kaut ko, nu, tāda kā ekvivalents, jā, bet tā saprast. Tātad par vienu denāriju, kur teica, jā, varēja nopērkt 12 kilogramus. Šeit viņš saka, kur mums bija, te es neieliku, jā, mērs kviešu par denāriju un 3 mēri miežu par denāriju. Tātad, ja tajā laikā par denāriju var nopirkt 12 mērus vai 12 kilogramus, tad šeit viņš saka, kad atbrīvosies šis te zirgs pelēks bats, varēs tikai vienu nopirkt. Tad iedomājieties, vīrietis visu dienu nostrādājis. Viņš atnes mājā 1 kilogramu miltu, un viņam tur ir 6, 7, 8, 10 mutes. Ko viņš var pabarot? Labi, ja viņš sevi var pabarot. Un, protams, tie ir bada laiki. Tie ir bada laiki. Jā. Kāpēc eļļu un vīnu nesamaitā? Es nezinu, kāpēc. Es nezinu, kāpēc tas ir teikts. Es varētu tādu priekšstatu, ja, jo tajā laikā eļļa un vīns bija dārgas lietas, un visi nevarēja atļauties. Varēja atļauties tikai bagātnieki. Un šeit ir teikts, nesamaitā. Tāpēc es visdrīzāk domāju, kad būs liela atšķirība vai liela starpība starp nabagiem un bagātiem. Jo bagātie necietīs tā, kā cietīs nabagi. Vai tas ir speciāli tā darīt? Es nezinu to, ja? Bet es zinu vienu, kad visdrīzāk tiem bagātiem cilvēkiem tomēr būs pieeja i pie eļas, i pie vīna. Un, protams, arī pie miltiem, ja? Un viņi necietīgs tik daudz. Bet te pašā laikā mēs zinām, ka bagāts cilvēks, protams, tas nenozīmē, ja bagāts, tad noteikti bezdievīgs. Ja? Es arī zinu ticīgs cilvēks. Nu, šo ēku atremontē bagāts cilvēks, kristietis, ieguldina. Mums Jelgavā tieši tas pats. Ja? Nu, un tāpēc, bet, ja ņem kontekstā, ja, tad bagātie ir tie, kas ir zem mamona. Bagātie ir tie, kam nerūp nabagu cilvēku. Un tāpēc viņi vēl antikrista laikā dzīvos cepuru kuldami. Bet pienāks arī viņa gals, ja? Un Jēzus atnāks. Amen. Tātad būs šīs te atbrīvots. Bet, protams, tātad mēs zinām, antikrists, kas izprovocēs to visu, tad nāks karš, tad nāks bats, un, protams, loģiski, kas tad varētu nākt pēc kara un bada. Jā, tieši tā. Tieši tā, jā. Tātad pēc tā tiks noņemts 4. zīmogs. Tiks noņemts 4. zīmogs. Un tātad mēs lasīsim 7. 8. pantiņu. Te man tikai viens ir pantiņš, ja, bet 7. un 8. Tātad, kad viņš atdarīja 4. zīmogu, tad es dzirdēju 4. dzīvās būtnes balsi sakam, nāc. Es redzēju un raugi pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds nāve. Tai sekoja elle, un tika dota vara par 4. tiesu zemes nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem. Wow, 4. daļu. 4. daļu. Mateja 24. nodaļā. Mēs lasām arī tas pats 7. pantiņš, jo tur ir iekļauta arī šī te nāve. Ja? Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki, ja? Bada laiki, un zemestrīce dažās vietās. Un mums latviešu valodā, nav iztulkots. Ja jūs paņemsiet kaut vai angļu valodu, ja? Nerunājot jau par oriģinālu, tad te ir pa vidu vēl vārds masveidīga nāve būs. Būs masveidīga nāve. Tāpēc, kad bāds un karš, viņš vienkārši izraisīs masveida nāvi. Tāpēc, ka Jēzus arī tieši to pašu arī teica.
ja, ka būs. Un masveida tas nenozīmē 100 000. Kas ir 4. Cik šodien ir? 7 miljardi. 8 jau ir. Jau ir 8 miljardi, jā. Cik, kad pienāks tie laiki, mēs nezinām, varbūt jau 9 miljardi būs, varbūt jau 10 būs, mēs nezinām, jā. Labi, pieņemsim 8 miljardi. Un 4. daļa? 2 miljardi. Man grūti iedomāties. 2 miljardi. Otrā pasaules karā gāja bojā neoficiāli, jā, 70 miljoni. 2 miljardi. Tas grūti saprast to. Es nezinu, cik visā Eiropā dzīvo. Es nezinu. Tad nav, miljards nav. Man liekas, kaut kur tagad, vislielākā valsts tagad pēc iedzīvotājiem ir Indija. Kādreiz bija Ķīna, tagad Indija ir. Jā. Un ir, man liekas, kaut kāds miljards ar kaut ko tur bija. Ķīna arī ir jau pāri miljardām. Jā. Ķīnā, man liekas, 1,2 miljardi. Es negribu samaloties, ja skatīsies kāds, kas zina, cik ir, tad piedodieties, kļūdos. Jā. Bet pats galvenais, jā, 2 miljardi. Grūti saprast. Un, protams, jā, un mēs tagad domājam, pagaida, kas tas ir viss? Kāpēc Dievs pieļaus Sātanam to visu? Mīļie. Mēs? Kā jūs domājat? Es ticu tam, jā. Es tam ticu. Un ziniet, kas ir visinteresantākais? Ka ne jau Dievs to pieļauj. Dievs to dara. Atklājās Dieva tiesa. Saprotiet? Jo mēs dzīvojam žēlstības laikā. Ir žēlstības laiks. Ir žēlstības laiks. Arī ir kari, arī ir bada, arī ir vēl, bet ir žēlstības laiks. Bet tad, kad sāksies šīs lielās bēdas, un tad, kad tiek ņemti šie zīmogi un tālāk kausi un tauras, ja, tā ir Dieva tiesa. Par bezdievību, par cilvēku lepnumu. Tā ir Dieva tiesa. Amen. Tātad 4. zīme par pēdējiem laikiem, ko arī Jēzus mācīja un atklās grāmatu mums pavēstīja, tā ir masveidīga nāve. Masveidīga nāve. Masveidīga nāve. Amen. Un šeit es gribu bišķi apstāties un pateikt vienu lietu. Mēs tagad skatāmies uz šiem zīmogiem. Un mums pat ir šīs bildītes, jā, kas, teiksim, parāda, kas tad slēpjas aiz šiem zīmogiem. Un, ziniet, skatoties uz šiem zīmogiem, mēs palaižam garām vienu ļoti nozīmīgu lietu. Ziniet, ko mēs palaižam garām? Pašu šo rulli, kurš ir apzīmogots ar zīmogiem. Vērtība nav zīmogos. Vērtība vai galvenā vēsts nav zīmogos, ka nāk šis te sārtais, nāk šis baltais, nāk šis melnais, nāk šis pelēkais. Ne, tur ir vērtība. Vērtība ir pašā rullī. Tad, kad tu aizej uz veikalu un nopērc grāmatu, tu paskaties vāku. Vāks var būt tik košs, tik krāšņs, kaut kāda bilde, kas tā uzrunā tevi. Es skatos, Aini, tev ir burtnīca, ja? Aizver cietuņu un pasties uz vāku. Pasties, cik koša vāciņš, pareizi? Jā, bet vērtība nav tajā vākā, ne tajā bildītē. Vērtība ir, tagad, kad viņi atver, tas, kas tur ir uzrakstīts. Tur ir vērtība. Grāmatas vērtība ir grāmatas saturā, ne vākā. Un tāpēc mēs citreiz skatāmies uz tiem zīmogiem, kas tur ir, ja? Bet, mīļie, ir svarīgi ne tas, ar kādiem zīmogiem apzīmogots, svarīgi ir tas, kas tur ir iekšā. Un kad tie zīmogi tiks noņemt nost, un tad mēs redzēsim, kas tad tur ir iekšā. Un tā ir tā vērtība. Amen. Tā ir tā vērtība. Tāpēc mēs arī gaidām to brīdi, kad tā grāmata tiks atvērta. Es ticu, es nezinu, kurā brīdī. Varbūt jau bēdu laikus sākumā kaut kur. Bet es zinu, kad mēs jau skatījāmies pirms tam, ka mēs tiksim izrauti, ja? Mēs tiksim atbrīvoti no šīm briesmām bēdu laikiem, ka mēs tiksim paņemti padebešos kopā ar viņu. Amen. Kurā brīdī? Es nezinu, kurā brīdī. Nav svarīgi, kurā brīdī, galvenais, lai mēs būtu. Lai mēs tiktu paņemti. Amen. Amen.
Nākošais, 6. zīmogs. Ko? Es atvainojos, 5. zīmogs. 5. zīmogs. Atklāts grāmata, turpat 6. nodaļa, no 9. līdz 11. pantiņam lasīsim. Ļoti interesanti. Es ar tā biju domājis no sākuma, kāpēc visādi kaut kādi briesmuņi tur ir, un pēkšņi altārs. Bet Dievam ir nolūks, Dievam ir doma tajā visā. Labi, no 9. pantiņa lasīsim. Kad viņš atdarīja 5. zīmogu, es redzēju zem altāra to dvēseles, kas nokauti Dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņi brēca stiprā balsī, sacīdami, cik ilgi svētais, patiesīgais valdītāji, tu netiesāsi un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Atcerieties, mēs vienreiz runājam, visur, kur jūs lasiet, kas dzīvo virs zemes, tas iet runa par neticīgiem cilvēkiem. Tas neiet runa par draudzi, neiet runa par ticīgiem, kas dzīvo virs zemes, un mēs vairāk redzēsim atklās grāmatā tieši šos te vārdus, tāpēc es vienā no dievkalpojumiem jums teicu, piefiksējiet, kas dzīvo virs zemes, tie ir par neticīgajiem. Un viņiem katram tika dots baltas drēbes un sacīts, lai atdusās vēl īsu laiku, kamēr pilns būs darba biedru un viņu brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti kā viņi paši. Vēl nav? Ko? Ir dažādi. Varbūt šeit iet runa par ebrejiem, par Jākaba dzimumu. Par Jākaba dzimumu. Ja? Varbūt, ka ir vēl arī ticīgi, es saku, kad es nezinu, kurā brīdī mūs paņems. Un varbūt kaut kāda daļa šo bēdu laiku mūs skars. Jā, mūs skars. Un tāpēc mēs redzam, ka šeit iet runa par tiem, kas ir viņa liecības dēļ gājuši bojā. Ja? Tātad svētie, kas ir apģērbti baltās drēbēs. Ja? Protams, es varētu liecināt par to, ka tie ir ticīgi cilvēki. Tie ir kristieši, ja? Kas ir cietuši. Un paskatīsimies, ko Jēzus runā Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā. Tieši par to. Un arī Mateja evaņģēlijā 24. nodaļa no 9. pantiņa lasīsim. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus. Un jūs būsiet visu tautu ienīsti mana vārda dēļ. Nepārprotami, šeit, ja es runā par ticīgiem cilvēkiem. Par ticīgiem cilvēkiem. Un, protams, mēs zinām, ka nevajag gaidīt bēdu laikus, ka jau katrā gadsimtā bija savi Hamani, bija savi Hitleri, bija savi Staļini, bija savi faraoni, ja? Un nav brīnums, ka daudzi tika vajāti un nokauti. Ja? Mēs zinām, kas šodien notiek musulmaņu valstīs. Ja? Mēs zinām, kāds karš, un ne jau par zemi tur ir karš. Tur ir karš par reliģiju. Karš par reliģiju, jā. Un viņi gatavi uz visu paši iet bojā, tikai iznīcināt kādu vai ebreju vai kādu ticīgu cilvēku, jā. Tātad, redziet, tātad visur iet, jā, un te Jēzus arī runā par to. 10. pants. Un tad daudzi apgrēcināsies, un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Ļoti smagi vārdi. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Tad šeit Jēzus, viņš brīdina, ka būs grūti laiki, būs ļoti grūti laiki, un tie, kas šodien mums plec pie plec kopā ar mums sauc, Dievs ir liels un varens, viņi var kļūt mūsu ienaidnieki, viņi var mūs nodot. Ja? To viņš teica, tā arī būs. Ja? Vai nobaidīsies no vajāšanām, vai vēl no kaut kā, ja? Es nezinu. Vai patiešām, es nezinu kādas lietas, bet mēs redzam, ka Jēzus Kristus par to brīdina. Ka tādas lietas var notikt. Amen. Un tātad vēl viena vai 5. zīme, ja? Teiksim, pēdējo laiku zīme, ja? Tie būs nokauti liecinieki. Tāpēc man tāda sajūta, ka mēs ļoti, ļoti tuvu esam piegājuši šim laikam. Arī to, kas mēs redzam, kas notiek te ar Krieviju, Ukrainu, un pēc tam ar Izraelu un visas tās arābu valsts, musulmaņu valsts,
tāpat Turcija nav vienaldzīga, tāpat Koreja, Ķīna arī, ja? Mīļie, man liekas, ka ļoti tuvu 3. pasaules karš. Ļoti tuvu, ja? Nezinu, protams, tas ir no Dieva atkarīgs, ja? Cik viņš atļaus un kad viņš dos pavēlu tam visam iesākties. Bet faktiski mēs redzam, ka šīs pēdējo laika zīmes, bet atceraties, ka es teicu, bet vēl nav gals. Tas vēl nav gals, ko viņš te stāstīja. Tas ir tikai iesākums visam. Ja? Un visdrīzāk mēs esam šī iesākuma dalībnieki, ja? vai liecinieki, šī iesākuma liecinieki. Amen. Tātad, un viņi sauc šie cilvēki, ja? Vai tu ilgi vilcināsies, kāpēc tu neatriebies viņiem, kāpēc tu netiesā viņus, tu redzi, kā viņi mūs iznīcināja. Ja? Un, mīļie, mums jāsaprot vienu. Tiesa nepiedara mums. Tiesa piedara viņam. Un es zinu vienu. Pienāks Dievu nolikts laiks, ka pats Dievs viņus tiesās. Būs, tiesa būs. Tiesa noteikti būs. Neviens neizbēgs taisnai tiesai. Neviens neizbēgs. Katrs saņems pēc tā, ko miesā ir darījis šeit virs zemes. Amen. Ko miesā ir darījis. Paskatīsimies dažas rakstvietas. 2. Tesaloniķiešiem, 1. nodaļa. 2. Tesaloniķiešiem, 1. nodaļa. Es lasīšu no 5. panta. 2. Tesaloniķiešiem, 1. nodaļa, no 5. panta. Tā ir Dieva taisnā tiesas zīme, ka jūs reiz būsiet cienīgi iemantot Dieva valstību. Taisnā Dieva tiesas zīme, ka mēs iemantosim Dieva valstību, kuras dēļ tagad ciešat. Atcerieties, ja es teicu, tie, kas iztur līdz galam, tie iemantos. Kas iztur līdz galam, tie iemantos. 6. pants. Jo tāda ir Dieva taisnība, ka viņš jūsu spaidītājiem atmaksās ar spaidiem. Tas ir apsolījums no Dieva. Amen. 7. pants. Bet jums, kam jācieš ar atpestīšanu kopā ar mums, tad kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar saviem varanajiem eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu par tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu kunga Jēzus evaņģēlijām. Nepārprotami. Nepārprotami. Neviens neizbēgs tiesas. Un ne mēs esam tiesneši. Tie, kas bija zem altāra, viņi teica, kaut tik ātrāk. Dievs teica, esat mierīgi, atdusaties vēl. Vēl nav pienācis laiks, vēl nav pilns jūsu biedru skaits. Tad vēl kādam ir jāiet bojā, vēl kādam ir jācieš dēļ manas liecības. Amen. Un tad atnāks mana tiesa. 9. pāns. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaiga un viņa godības spēka, atstumtība. Vislielākais sods, kas var būt, ka tu esi atstumts no Dieva. Tātad sods būs mūžīgā pazušana no tā kunga vaiga. Kad viņš nāks pagodināt sevi savu svēto vidū un saņemt apbrīnošanu jūsu ticīgo starpā, viņa noliktajā dienā, arī pie jums, kuru starpā mūsu liecība iemantojusi ticību. Tātad Dieva noliktā laikā viss piepildīsies, viss notiks. Viss notiks. Amen. Romiešiem 12. nodaļā. Un tas ir brīdinājums mums vai pamācība mums. Romiešiem 12. nodaļā, 19. pantiņā. Mēs lasam, neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai. Amen. Jo ir rakstīts, man pieder atriepšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Tāpēc mēs, protams, mūsu sirds citreiz vārās no tās netaisnības, ko mēs redzam. Nagi niest, tam kaimiņam, bezdieviem vēl kaut kam, jā. Dieva vārds saka, neatriebieties, atstājiet Dieva dusmību Dievam. Lai Dievs viņus tiesās, un Dievs zin, kā viņus tiesāt. Amen. Amen. Tātad 5 zīmogi ir noņemti, vēl palikuši daži zīmogi. 6. zīmogs. Kas tad tur ir 6. zīmogs? Paskatīsimies, jā.
6. zīmogs. Izlasīsim no 12. panta 6. nodaļā. Atklāsmes grāmatas 6. nodaļa no 12. panta lasīšu līdz 14. Un es redzēju, kad viņš atdarīja 6. zīmogu, tad notika liela zemestrīce. Saule tapa melna kā saru mais. Viss mēnesis tapa kā asinis. Debesis zvaigznes krita uz zemi, kā vīģes kokam, stiprā vējā kratītam. Krīt negatavi augļi, un debes savēlās kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Mīļie, tad, kad mēs lasām to, kas notiek, tas nav Vezūvija izvirdums. Tas nav kalā kaut kāds tur tagad izvirdums, tur ir, jā, Islandē, nezinu kā. Jā, mīļie, tas ir globāli visā zemē. Kaut kas notiek, kaut kas apbrīnojams. Un ne tikai visa zeme trīc, jā, spīdekļi krīt zemē. Šodien mēs skatāmies un, to krītošu zvaigžņu, kas ir jādara? Jāievēlās kaut kas, jā. Un mēs to uzskatām, ka, mīļie, tāds zvaigznes kā krusa kritīs. Un tas ir kaut kas briesmīgs. Tie ir meteorīti, es nezinu, kas vēl tur ir, jā. Un briesmīgi saule, jā. Tur teica, melna paliks, jā. Mēnesis sarkans būs kā asins. Un tās ir kaut kādas pārdabiskas parādības. Un redziet, tad, kad šis 6. zīmogs tiks noņemts nost, tādas lietas notiks. Un ar katru lietu kaut kas briesmīgāks un briesmīgāks notiek, jā. Un paskatīsimies, ko ta Jēzus par to arī māca. Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā. Un šeit arī viņš runā par tām lietām, 29. 30. pants. Bet tūdaļ pēc šī laika bēdām saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spīdumu, zvaigznes kritīs no debesīm un debes stiprumi kustēsies. Un tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm. Un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs cilvēka dēlu nākam debesis padebešos ar lielu spēku un godību. Varbūt, ka šis tas moments, kad viņš nāks mums pakaļ. Varbūt, es nezinu. Es negribu fantazēt, bet būs kaut kāda zīme. Kas tā pa zīme ir? Es nezinu. Te konkrēti nav teikts, kas tā pa zīme būs, bet būs kaut kāda zīme, kas visi redzēs. Un tad, kad visi redzēs šo zīmi, viņi teiks, tad viņi vaimanās. Viņi vaimanās, un viņi redzēs, ka tas ir īstais ķēniņš. Ne antikrists, viņš ir īstais ķēniņš. Man nav visas atbildes arī šajā grāmatā. Un to, kas man nav atklāts, es arī necenšos mācīt. Es nezinu to. Ja? Es varu kļūdīties. Tāpēc pieturēsimies pie tā, kas mums ir darīts, zinām, kas mums ir atklāts. Bet es zinu vienu, ka tas būs atkal briesmīgi kaut kas. Ja? Nu, te es vienkārši tādu dabūju kaut kādu bildīti, ja? Kad kaut kāds megapolis, milzīga pilsēta, ja? Un redziet, kā aiziet plaisa, aiziet tur, ja? Pilnīgi zeme pašķīrās. Ja? Un nezinu, cik tur tūkstošiem māju ar iedzīvotēm tajā plaisā iekšā un mājas tiek sagrauts. Un tādi būs tie laiki. Jo to atklāja mums Jēzus Kristus, atklāja mums arī Dieva vārds, atklāts grāmatā. Un patiešām, teiksim, 6. zīme, pēdējo laiku zīme, mēs varētu teikt, ka tās būs kaut kāds pārdabiskas parādības. To, ko mēs līdz šim neesam piedzīvojuši. Jo, starp citu, nesen Turcija piedzīvoja ļoti lielu zemestrīci. Un, kad es skatījos arī tos video, jākāt, un arī tur pilnīgi tādas plaisas aiziet, un ne tādas plaisas, ka tev šitā, jā, tur plaisa ir 100 metru plata, vienkārši pašķirās zeme, un simtiem kilometru gara. Jā. Un, protams, tas vairāk tikai Turcijā notika, jā, bet šeit mēs redzam, ka tas notiks visā pasaulē. Ja? Un, protams, mēs jau nevienu nebiedējam. To atklāja mums Dieva vārds, ka tādas lietas notiks.
Amen. Tieši tā. Un tur jau tā lieta, kad mēs vēl neesam nonākuši līdz laika beigām. Mēs vēl neesam parauti. Ja? Mēs vēl fiziski arī neesam nomiruši, lai iet pie viņa. Ja? Un tāpēc mums jāpieliek ir visas pūles, lai mēs turētos uz šī šaurā ceļa. Lai mēs nenovirzītos, lai mēs nepazaudētu ticību. Kā Jēzus teica, ļaunums vairosies un daudzies izdzisīs mīlestība. Izdzisīs mīlestība. Un, protams, zudīs ticība. Un tad pieķersies visādiem maldu gariem, maldu mācībām. Tāpēc turēsimies. Amen. Vecā derība ļoti daudz pravieto. Es nezinu, vai mēs lasīsim visu, jo laiks aizies, bet es jums iedošu šīs rakstvietas visi, ja? Palasiet mājās, un pēc tam tur arī būs video arī, es uzliekšu tās rakstvietas, ja? Un tur par pēdējiem laikiem, tā kā mēs latvieši sakam pastarā diena, ja? un daudz ir pravietots. Jesai 24. nodaļa. Jesais 24. nodaļa. No 20. līdz 23. pantiņam. Labi, es izlasīšu, ja? Zeme zvalstīsies šurpu turpu kā piedzērusies. Jūs saprotiet? Un zeme. Tagad mēs stabili stāvam. Un tad tu pilnīgi šūposies, viss šitā trec, ja? Un tā ir teicis, kā piedzērusies. Tā šūposies, kā šūpulis, kā guļamais tīkls, smagi guļ uz tās viņas grēki. Tāpēc arī tās tiesa ir visa, ja? Tā kritīs un necelsies vairs. Tānī dienā tas kungs parādīsies un piemeklēs augstības karaspēku augstībā un zemes ķēniņus virs zemes, kas sacelsies pret viņu visu. Viņus iemetīs cietumnieku bedrē un ieslēgs cietumā. Un tad pēc ilgāka laika iztiesās. Labi, palasiet mājās. Vēl Jesajas 4. nodaļā. Jesajas 4. nodaļa. No 23. līdz 26. pantiņam. Es uzlūkoju zemi un redzu, tā ir izpostīta un tukša. Es uzlūkoju debes un tur nebija vairs gaismas. Arī pravietojums. Redzat, ja mēs visu ņemam kopā, ja, mēs redzam, kad iet viena līnija, iet pravietojumi, kas piepildīsies. Daudz, kas jau piepildījās un vēl piepildīsies. Es uzlūkoju kalnus un redzu, tie trīc, visi pakalni šķobās. Labi, tālāk palasīsiet paši mājās. Es vienkārši pirmās rindīs tik lasu, par ko pravietoja, pravieši, par pēdējiem laikiem, par šiem bēdu laikiem. Joels, pravietis Joels. Pravietis Joels. 2. nodaļa, 31. pants. Joela 2. nodaļa. No 3. līdz 5. pantam. Atvainojos. No 3. līdz 5. pantam. Es parādīšu brīnuma zīmes pie debesīm un virs zemes, asins un uguni, un dūmu mākoņus. Kaut kas dzirdēts atkal, ja? Saule pārvērtīsies tumsībā un mēnesis asinīs, pirms nāk tā kunga lielā un briesmīgā diena. Liekas, mēs atkal atklās grāmatu lasam. Nē. Mēs pravietu Joelu lasām. Amen. Viss ir pravietots, viss ir teikts, ka tā arī būs. Un Dievs neatkāpjas no savu vārdu. Amen. Tad notiks, ka izglābs sevi ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu. Dievs līdz pēdējiem brīdim dod iespēju. Un tad, kad iestāsies jau lielas briesmas, redzēsim, arī tur Dievs dod iespēju. Tur Dievs dod iespēju. Pēdējā iespēja beigsies, ziniet kad? Pēc 1000 gadu miera valsts. Tad, kad Sātans tiks atbrīvots un atkal sagūdīs cilvēkus. Un nav brīnums, kad starp viņiem būs arī kādi ticīgi cilvēki. Un dosies karā pret kungu Jēzus Kristu. Tad beigsies viss cauri. Tad beigsies viss cauri. Bet līdz tam brīdim vēl būs iespēja. Vēl būs ne tādā žēlstības laikā, kā mēs dzīvojam, bet tik un tā žēlstība būs. Tik un tā cilvēkiem tiks dota iespēja. Un tātad tur ir teikts, ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks izglābts. Nākums. Arī tāds pravietis ir. Varbūt nezinājām, bet ir tāds.
Jā, nākums. 1. nodaļa. No 5. līdz 9. pantiņam. Palasiet. No 5. līdz 9. No 5. līdz 9. pantiņam. Kas pastāvēs viņu dusmu priekšā? Kalni trīc un zeme dreb. Es tā izņemu kārtā tikai, ja? Viņu dusmu kvēli liesmo kā uguns vērsme, un klintis sabrūk un saplaisā no tā karstuma. Amen. Tātad, redziet, ir sākusies Dieva tiesa. Ir pirmās pazīmes no Dieva tiesas. Un mēs redzam, ka Dievs, kā Bībele teica, pirms kaut ko darīt, vai viņš neatklās to saviem svētajiem. Un, protams, Dievs atklā to saviem svētajiem. Neticīgi cilvēki to neuztver. Varbūt kādi tā nobaidās, ka negrib pat skarties klāt Bībelei, a citi domā, tās ir pasakas, sprīdīts kārtējais, ja? Viņiem tas ir aizslēgts. Mums ticīgiem cilvēkiem tas ir atklāts ar Svēto garu. Un paldies, ka mums ir patiešām i vecā jaunā derība. Un tālāk, kad mēs skatīsimies patiešām, kā Antikrists ieņem savu varu, mēs ļoti daudz skatīsimies no Daniela grāmatas. Un tad mēs iesim cauri visām tām impērijām, kuras ir bijušas, un precīzi Dievs, kā ir pravietojis, tā viss tieši notiek vārds vārdā. Tāpēc Dievs nekad nekļūdās. Ja Dievs kaut ko pravieto, viņš pravieto precīzi. Ja viņš bija pravietojis, atcerieties, mēs skatījāmies to laika skalu, ja, par tām 70 nedēļām. Un ka viņš teica, kad mana tauta būs 70 gadus verdzībā. Precīzi 70 gadi pagāja, Daniels sāk pētīt, Dievs pagāja 70 gadi pagāja, jāsāk lūgt Dievu. Un Dievs atbrīvoja. Viņš neaizmirsa. Viņš gribēja, lai kāds sāk lūgt. Paldies Dievam, ka Daniels bija. Jā. Tāpēc arī Danielam viņš ļoti daudz ko atklāja. Amen. Redziet, notiek tā, kā Dievs to ir atklājis. Un atklājis vairākiem praviešiem. Un viņi neredzēja tās lietas. Viņi pat nevarēja varbūt saprast īsti, ko viņi tur pravieto, bet viņi runāja Dievu iedvesmoti. Un šodien lasot to, mēs redzam, kā tas sakrīt ar atklāsmes grāmatu un arī ar to, ko Jēzus runāja mācekļiem par pēdējām zīmēm. Ja? Tieši sakrīt. Tātad tas notiek. Un es pateicos Dievam, ka Dievs dara zināmas, atklātas šīs lietas saviem svētajiem. Paldies Dievam par to. Un kāpēc viņš to dara zinām? Lai mēs pirmkārt paši, tā kā Aina teica, iedegamies, jā, neatdziestam. Un tai pašā laikā, lai mēs saprotam, ko sagaida mūsu tuviniekus, radiniekus, draugus, darba biedrus, kolēģus, ja viņi neatgriezīsies. Caur ko viņiem būs jāiet, kas viņus sagaidīs. Un ziniet, ja mēs to izprotam īsti, mums arī būs tāda deksme un drosme iet un sludināt viņiem. Raut viņus ārā no turienes. Amen. Protams, ikvienam pašam būs jāizdara izvēle. Ne tu, ne es, viņu vietā mēs izvēli nevaram. Bet ko mēs varam? Mēs varam pasludināt šo evaņģēliju, ka par viņu grēkiem ir nomiris kāds, kas ir Jēzus Kristus. Svēts bez vainas. Taisns. Amen.